Nu čau. Diezgan pagrūts rīts, ilgi domāju, vai es filmēšu vai nē, bet tā vēlma filmēt jau ir vienmēr, bet atkal kaut kādas citas lietas tā kā bišķiņ nomāc to visu. Un dosimies uz Vecpiebalgu, uz mājiņu vārdā Salnēni, kurā mēs jau esam bijuši. Un tad, kad mēs bijām tajā mājiņā Salnēnos, tad mēs uzreiz viņu rezervējām uz šodienu, tas sanāk. Mēs kaut kad bijām, nezinu, kaut kad sen. Mēs atbraucām uz kaut kādām, it kā cilvēki viņi ir iesaukuši par Berlīnas klintīm. Es pēc koordinātām vienkārši, jo kartē nevar atrast tādas Berlīnas klintis, bet pēc koordinātām es atradu. Es kaut kad biju saglabājusi kaut kad sen un tagad iedomājos, ka varētu. Mēs esam klāt, es nezinu, kur jāiet, bet meklēsim. Uzvilku kreklu, jo, protams, kad odi kož nost uzreiz pa taisno lec virsū. Nu jā, pa ceļam bišķiņ paraudājām. Nu, nevis daudzskaitlī, bet es paraudāju, bišķi vieglāk palika. Atbrīvojos no savām sāpēm, pārdzīvojumiem. Wow, cik skaisti! Jānofočē. Paņem nokrīti vēl. Uzmanīgi. Mamma, zem kājām skaties. Nu, nav jau tie piemērotākie apavi šādiem apstākļiem. Bet, nu, arī diezgan neplānoti tā bišķiņ mēs tad braucām. Tur ir vienkārši lejā, var nokrist pa taisno. Nu, nav bruņči. Klintis. Sīs! Nu, Enzo mums vispār negrib gaidīt. Viņš vienkārši viens pats savā ekskursijā. Bet, jā, bišķiņ klintis redzējām. Te vismaz neviena cilvēka nav, kas ir tieši laikā mums. Te var nosisties arī, nokrist no klints. Bet ir forši. Kaut kas bišķi redzēts, un tagad laidīsim uz Salnēniem. Mums jau tur viss gatavs. 8 mums būs kopls gatavs. Varēs iet vannā. Āra vannā iesim. Nezinu, kaut kā izdomāju, ka vajag, baigi nav tā, ka gribās prosti siltā vannā sēdēt, bet vajag. Varbūt kaut kādā veidā tas kaut kā atslābinās visu saspringto. Tā es te slēpjos no saules, protams. Puņķojos, sāp kakls. Tā es slimoju. Man no kuņģa nāk skābes uz augšu. Es, protams, viņas nejūtu, bet
iespējams man ar to būs jāsadzīvo visu dzīvi. Līdz ar to viņas sakairina man kaklu, tad tas aiziet uz degunu. Visu laiku visi domā, ka man ir angīna, kad es aizēju pie ārsta, bet man nav angīna. Man vienkārši no skābēm apdeg kakls, varētu tā teikt. Diezgan pretīgi, bet... Un šobrīd gaidu Rihardu, jo viņš ir veikalā, jo kopā mēs joprojām nevaram iet, jo ārā rāda plus 25 grādus. Un tā tas notiek, kad ir suns, vienkārši tev ir jāupurē sevi visādās lietās. Un līdz ar to es esmu mašīnā pie kondiškas un sēžu. Plus man ir, saspringta visa spranda un plecu augšdaļa. Es vingroju katru dienu. Diemžēl tas nenāk tik viegli un ātri. Līdz ar to man sāp galva, spiež galvu. Nu, tā dzīve ir, jā. Īstenībā, lai izveseļotos, man būtu vienkārši jādodās kaut kur, jākustās, jāēd veselīgāk noteikti. Nu, lūk, tā kā es turpināšu šeit sēdēt savā uztaisītajā ēnā. Un mēs esam klāt. Esam maiņa. Prieks redzēt atkal šo maiņu. Ļoti skaisti. Mūsu proksīši atkal mēs gaida dzeltenī. Jā, es te šobrīd sazinos ar savu tetovētāju jau par nākamajiem tetovējumiem, ko es gribu uztetovēt. Un viņa man tieši raksta, ka viņa man ir meklējusi iepriekš, jo kā izrādās šis tukšums, kas te ir. Jo, te, kaut kur te. Tur bija lapiņas domātas, ko viņa pati uzskicējusi bija, bet viņas kaut kā tetovēšanas laikā bija pazudušas. Un tā arī neuztetovēja. Tātad man likās, ka tur ir tāds tā kā patukšāks. Bet, nu jā, es domāju, ka jau kaut ko tur var tāpat ietetovēt un sapildīt, lai izskatās tāds pilnāks. Bet izrādās, jā, ka tur bija jābūt lapiņām, bet viņi tur nav. Tātad, jā, es jau pieteicos pie viņas uz nākamajiem tetovējumiem un plusā viņam man vēl ietetovēs tur tās lapiņas, kuras tur bija pazudušas. Tā kā es rītīgi priecīgi, es visu laiku domāju par jauniem tetovējumiem. Visi zina, kam ir bijis tetovējums, ka tas ir tā kā, ka tu visu laiku domā, ko vēl. Nu, man gan vienmēr ir bijis tāda galvā ideja, kad es gribu diezgan daudz notetovēties, un es sevi tādu redzu, un gribu redzēt, tātad mērķis ir palēnām ar kaut ko tiešām foršu. Nedzams, kaut ko skatās. Kas tur visisi? Nu jā, un mērķis ir palielam ar tādām labām idejām un domām notetovēt savu ķermeni. Protams, ne ar kaut kādu pilnīgi bezjēdzīgām kaut kādiem zīmējumiem, bet ar kaut kādu tiešām domu. Un, jā, palielam man katrā tetovējumā ir kaut kā diezgan dziļa doma, vairākas domas, daudz domas. Pēdējā tetovējumā, kas man ir tas lielais uz rokas, tur ir ļoti daudz domu un atmiņu un atgādinājumu un tā tālāk. Tā kā turpināsim tikai uz priekšu. Tetovēt vēl un vēl. Te vēl bija suņa gardumiņš, kurš jau ir Enzo vēderā, bet atkal mūs sagaida vienkārši burvīgi. Tad, kad mēs iepriekš te bijām, bija vēss, un tad es skatījos uz to terasi un domāju, ak, Dievs, kā man gribētos tur vienkārši sēdēt visu dienu, čilot, atpūsties, ēst ārā. Tāpēc mēs rezervējām uz septembra sākumu, jo es jau zinu, ka septembra sākums vienmēr ir silts. Un tā arī ir šogad. Un tāpēc varēs riktīgi pačilot tagad terasā. Gribēji ēst?
kamēr man vislabākais vīrs pasaulē taisa vakariņas, tikmēr es iešu paplunčināt kājas un iedzert savu tagad sidriņu kaut kādu bezalkoholisko. Bet jā, nu, es kādu laiku, pāris gadus nelietoju alkoholu. Atrauciņa. Un es esmu ļoti priecīga, ka es to nedaru. Es jūtos vienkārši lieliski. Labāk nevar būt. Perfekti.